Iepriekšējā sērijā ceļotāji sasniedza Elminu, kur atrodas viens no senākajiem eiropiešu cietokšņiem Āfrikas kontinentā, no kura verdzībā tika aizvesti vairāk kā 2 miljoni vietējo iedzīvotāju. Redzēja, kā bez rasējuma iespējams uzbūvēt kuģi, un uzzināja, ka pludmales smiltīs ganā arī ir zelts. Vēlāk, dodoties gar okeānu, nokļuva mazā spirta rūpnīciņā, kur 4 vīri dienā saražo gandrīz 800 litrus ugunīgā ūdens. Neskartā un pirmatnējā Atlantijas okeāna krastā, starp Aksinas pilsētu un Kotdivāru, ir pienākusi zelta krasta ekspedīcijas pēdējā diena ganā. Agrā rītā līdz ar saulēktu ceļotāji gar okeāna krastu dodas uz tuvāko piekrastes ciematu, kas atrodas aptuveni 5 jūdžu attālumā. Līdzīgi kā jūra, arī okeāns ik pa brīdim krastā izskalo kādu interesantu un dažreiz pat noderīgu lietu. Iespējams pieredzes trūkuma dēļ mūsu ceļotājiem ar atradumiem īpaši neveicas. Toties vietējam malkas cirtējam šodien ir laimīgā diena. Kapteiņa tālskatis, lai arī cik ilgi būtu nogulējis okeāna dibenā, noteikti vēl ir lietojams. Un nu tam sākusies jauna dzīve Āfrikas kontinentā. Neviens vairs nestrādā. Mēs uztaisījām uzņēmumam mīnusā. Netālu no pludmales atrodas maza rūpnīciņa, kur strādā vietējā ciemata sievietes un bērni. Šeit, izmantojot diezgan senas tehnoloģijas, tiek spiesta palmu eļļa. Man jau liekas, ka tas bija ģimenes uzņēmums. Es tā to gar acīm redzu. Līdz ar to nekāda izmantošana, tas ģimenes uzņēmums. Bet tā viņi tur bija no pavisam maza ķipariņa līdz jau tādam tīņu vecumu. Nu, tie uz skolu droši vien neiet. Palmu eļļu pārtikā un kosmētikas ražošanā lieto jau ļoti sen. Zinātnieku senākais atradums ir aptuveni 5000 gadus veca eģiptiešu amfora, kas bijusi pildīta ar šo eļļu. Jāpiezīmē, ka senajā Ēģiptē palmu eļļu neražoja, un tas nozīmē, ka jau toreiz tā tika eksportēta no Āfrikas vidienes. Mūsdienās palmu eļļu lieto ļoti daudzos pārtikas produktos, jo tā, pateicoties īpašajam ķīmiskajam sastāvam, paildzina produkta lietošanas termiņu. Palmu eļļa nebūtu nav lēts produkts, un tās cena dažreiz pat var pārsniegt saulespuķu eļļas cenu. Ģimenīte spiež palmu eļļu un lielai čādi no mucām salātu. Un mēs šeit viņu ēdam. Mēs viņu izvairamies ēst, jo tas skatās slikti. Bet tāpat tas, ko mēs redzējām, ko spiež palmu eļļu, tur jau nav nekā slikti. Turpat ir normāla eļļa. Iespējams, negatīvā attieksme pret šo produktu ir izveidojusies tāpēc, ka palmu eļļu lieto mākslīgā krējuma un margarīna ražošanā. Tomēr pēc ķīmiskā sastāva vai ietekmes uz veselību tā ne ar ko īpaši neatšķiras no citiem pārtikā lietotajiem augu taukiem. Man visvairāk izbrīnīja tas, ka vairākās vietās es redzēju to, ka tie benzīna dzinēja kaut kādām vai nu dzirnavām, tā kā te bija vai drupinātājiem vai servisā kompresoram, ka viņi visi ir zem jumtiem. Nu, skaidrs būs lietus laiks, tev tur salīs viņš, tad vajadzēs to jumtu. Bet, kad tu zem tā paša jumta strādā, visas tās tvana gāzītes, viss tur grozās, līdz ar to vien jau ir, tā darba vide paliek tāda, jau rūdītiem organismiem. Bet tie organismi izskatījās gan rūdīti. Bērni staigā tiem spaiņiem, pilniem spaiņiem ar palmu eļļu un spiež un griež tās spiestuvis. Spiestuvus uzbūvu vien bija ko vērts. Es domāju, ka ja tie puikas, kas Latvijā taisa tās ābolas spiežamās spiestuvis, un prasa, patiesībā pat pareizi, iespējams, samaksas, bet diezgan dārgu, ka tur bija daudz vienkāršāks process uztaisīts.
Bet vispār tas ir jautājums, vai tas progress uz to tehnoloģiju pusi būs vai nebūs. Jo tagad mēs arī runājam, 20 gadus atpakaļ mēs kaut ko laukos spiedām tieši tāpat, kartupeļus vācām tieši tāpat kā viņi fufu. Nekas nebija savādāk, bet tas progress ir bijis nesamērojams. Es domāju, vai tajā ganas situācijā, vai tas progress būs tādā virzienā, vai viņam tur vispār ir jābūt tādā virzienā. Vai kādam tas viņiem būtu jāmāca. Ja šobrīd pastāv uzskats, ka ir jābrauc jāurbi ūdens, viņiem jābrauc jāvada tehnoloģijas, traktori priekš zelta rakšanas. Iespējams, ka mēs nodaram baigo kaitējumu aizvedot viņiem traktorus. Jo viņi varētu rakt pakāpeniski ar rokām, lēnām, savu zeltu, entās paudzes. Ko mēs izdarīsim? Mēs aizvedīsim lielos Volvo. Wow! Un dažās dienās novilksim tas, ko viņi darīja mēnešiem. To mēs izdarām 2 dienās. Ar tehnoloģiju un ko tālāk. Ko mēs būsim izdarījuši? Atlantijas okeāna piekrastē ir pusdienas laiks. Saule sasniegusi zenītu un gaisa temperatūra tuvojas 40 grādiem. Pirmo reizi ekspedīcijas laikā ceļotājiem ir iespēja atveldzēties okeāna ūdenī, lai arī ūdens ir tikai par pāris grādiem vēsāks par gaisu. To pa peldēšanu nevar. Tas ir muļķīgi savu pa peldēšanu. Tu vari parotaļāties ar viņiem un pajokoties, bet tad, kad tu beidzot pasaki, ka šitais jau nebija liels, tad nākšais vilnis tev paķer tādu susliku uzmaļu, triec vienreiz pret zemi ar cēli un izmet krastā, un tu jākal spēlēties tālāk. Atšķirībā no Indijas piedzīvojuma, es ļoti glabāju īkšķus. Es šitā te to darīju nevis ar domu, lai nāk tas lielais vilnis un lai viss ir labi, un lai mammai labi, un lai draudzenei labi, un visiem kaķiem, un visiem sunīšiem, visiem dzīvībņām, lai viss ir labi. Tā ne. Es šitā turēju tā iemesla pēc, lai neatlaustu Indijā, kad man tas vilnis aizpiģināja pa gaisu. Tad es kaut kā, zinu, kā cilvēkam automātiski likt rokas pa priekšu. Un es tās rokas liku, un abi 2 īkšķi aizgāja līdz šejienei. Un tad es ilgs laiks staigāju tā. Visu ceļojumu laiku mēs diezgan rūpīgi uzmanījāmies no saules. Ja reiz gājām saulē, tad cepure un iesmērējāmies krēmu. Un tad cilvēki nokļūst pie okeāna. Kāda cepure, kādi krēmi, paķeram vilnīšus, foršie vilnīši. 2,5 stundas paķeram vilnīšus un tagad ir labs. Es esmu baigs karstuma fans, man ļoti patīk karsts. Bet šīs bija jau mazliet tā kā daudz visā kopējā sajūtā. Bet iedegt tur var 2 minūtēs, pārdegt tur var 2 stundās. Tad pa vidu kaut kur jātrāp. Mēs jautājām gidam, vai ir kādreiz tā, ka bišķi. Viņš teica, ka kādreiz esot, ka bišķi pa daudz sauli. Bet skaidrs, ka viņiem neko neredz, jau melns nevar palikt vēl melnāks. Yeah, it's different now. Yeah? But if you try this? Yeah, try this. Es kaut kā biju iztēlojies, ka būs daudz vairāk tādu cilvēku, kāds bija mūsu šoferīts. Ļoti kalsns. Un tādu lūpiņu atkārto, un tāds, kādi viņi ir tie, ko mēs redzam, tie skrējēji ganas maratonos, kur ir. Bet, galīgi tā, tur bija ļoti daudz būdīgi cilvēki. Cilvēki pirmkārt tur ļoti, vīrieši ļoti rūpējās par savu ķermeņa izskatu. Mēs runājam par to, ka viņi nestrādā, viņi lielu daļu laika pavada audzējot muskuļus, ko pie mūsu gīda var redzēt, kā tas izskatās. Jo
Man uzturē tas ir pārspīlēts tāds. Torsa veidošana kaut kādā veidā pārspīlēt. Es atzīstu, neesmu sportisks. Ne? Bet tur tas jau likās tā kā slimīga vēlme to savu ķermeni padarīt par kaut ko īpaši skaistu. Jo tur bija diezgan daudz tādu labi trenētu augumu. Vīrieši valstī visur ļoti rūpējās par to, kā viņi izskatās. Viņi vingro. Arī mūsu gids, viņš katru mazāko ķeblīti atrada kā iespēju, ka jāpataisa bišķi. Un viņam bija jau ar kājiņas tādas bišķi tā kā no multenēm, tādas zīmētas bez baigiem musīšiem. Augšējais viss no jostvietas uz augšu tāds ritīgi būda. Un tā viņiem patīk visiem tur. Tas ir, ja tu esi džeks, tad viņš parūpējies par to, kā tavs vēderiņš izskatās. Tas nav slikti, tas ir ļoti labi. Mums jau vajadzētu viņš pamācīties, varbūt neielaist baigā atmatā. Viņš bija kauns, jā. Look at the big bull. Rašeda sajūsma par Latviju ir neviltota, un jau šovasar viņš bija gatavs atbraukt ciemos. Tomēr, lai kā viņš gribētu saņemt Latvijas vīzu un apskatīt mūsu valsti, pagaidām viņam tas ir nereāli. Jo atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, Latvijas ārlietu ministrija nav papūlējusies noslēgt sadarbības līgumus ar citu Schengens valstu vēstniecībām Ganā, kas varētu Rašedam ļaut ieceļot mūsu zemē. Mums par gidiem vispār vajadzētu uzņemt vienu atsevišķu filmu vienu dienu. Tāpēc, ka nekad nav bijis tā, ka viss ir gludi. Skaisti ir jebkurā gadījumā, šķiramies jau vienmēr kā draugi. Bet pa vidu, kā mums tur viss tā komunikācija notiek, tas ir viens mākslas filmas vērts. Lēnām un pamazām tu sāc saprast, ka tu nedrīksti cerēt uz tādu sarunu, kā tu runāt Latvijā ar gidu. Ka tam nav nozīmes, jo tu esi cilvēkam kaut ko palūdzis, viņš tev ir teicis jā, bet tas nenozīmē jā. Tas tikpat labi nozīmē nesapratu, vai arī tikpat labi nozīmē, nezinu. Un tad tu sāc to apzināties. Tad tu iemācies, kas bija tiešām, ko mēs par laimi diezgan laicīgi iemācījāmies, neuzdot jautājumu ar ietvertu atbildi. Jo, ja tu paprasīsi, vai tu vari mani aizvest uz tādu un tādu muzeju, atbildi būs jā, varu. Ja tu pēc tam jautāsi, vai tu zini, kas tajā muzejā ir iekšā, vai tu vispār zini, kas tas tāds ir pa muzeju, iespējams, ka atbildi būs Rašids bija laipns, sirsnīgs. Man liekas, tieši tā sirsnība arī bija tā, kāpēc viņš uztraucās par mums, bieži uzņēmās lomu pat tādu, kas mums šķistu, ka mums jāizvairās, varbūt var novelt vainu uz kādu citu, bet viņš tiešām ņēma pats uz sevi visas problēmas, kuras pats bija iespējams radījis, bet nevienā brīdī nemēģināja nekādu pagrūst mūsu zem vilcienu. Ja sanāca ieiet teritorijā, kur kāds grib kauties, tad viņš ar visu savu mazo augumu, bet toties labi trenēto stājās pūļa priekšā un aizstāvēja savus vadājumos. Tā kā ceparnost puisis, tas ne tad jauks cilvēks. Fire. Oh, this guy is nice. Wow, the car is packed with snow. Wow. I like one day to see this country. It is good. It's very different in Africa. It's very different. Divās nedēļās Zelta krasta ekspedīcijas komanda Ganā ir veikusi maršrutu vairāk kā 1600 km, jeb 1000 jūdžu garumā, šķērsojot valsti no dienvidiem uz ziemeļiem un sasniedzot Burkina Faso robežu.
ceļotāji no tropu mežiem nokļuva Āfrikas savannā. Ekspedīcijas komanda mazos pierobežas ciematiņos iepazinās ar tradīcijām, kas joprojām ir dzīvas šeit mītošajām ciltīm un piedalījās vietējo iedzīvotāju svētkos un ikdienā. Tomēr pats galvenais ceļotāji ieguva pārliecību, ka Ganā lielākoties dzīvo draudzīgi un viesmīlīgi cilvēki. Un līdzīgi kā mums pašiem, arī viņiem ne īpaši patīk pārlieku liela iebraucēju uzmācība. Man bija tā iespēja gan arī vienīgajiem pārvietoties bez liela fotoaparāta. No malas bija ļoti labi redzēt to, kā mani ceļa biedri izvelk to lielo trubu, kā ļoti mainās attieksme tajā brīdī. Gan arī visā valstī. Ziemeļos mazāk, bet īpaši dienvidos pie okeāna un kaut kur. Kamēr tu ej viens pats, ko mēs arī pat izmēģinājām, kad nepaņēma līdz fočiks, tu ej, viss kārtībā. Bet līdz ko tev ir tas stroģis kā kā? Līdz ko tu pagriezies tur uzreiz arī, ko tu gribi? Un kāpēc ir šāda reakcija? Vai tiešām ir bijušas, es nezinu, kādas lielo telekompāniju uzņemtas nicinošas filmas, kas parāda Āfriku un nicinošā gaisotnē, vai kaut kas, kas varētu radīt cilvēkos tādu reakciju pret kamerām? Grūti pateikt. No. Kuši. Kas man ir gana, ja tu nezini, ko sagaidīt? Tad sakrustojam tepatās tuvu esošo Maroku ar visu to tirzniecību un māla pikām un Bardaku pilsētā ar Indijas netīrību, un mēs dabūnam ganu. Ir tas viens formulējums, kas man radās jau diezgan agri, ka gana ir vieta dzirdēju un redzēju, bet viņa nemaz nav vieta ožai un garšai un ķermenim kā tādam. Bet tas viss kopā veido bildi, ka to ir droši vien vienreiz ļoti veselīgi redzēt, lai saprastu to skatu punktu, no kāda uz mums skatās no turienes. Pašam dabūt iekšās mazliet atkal kārtējo reizi, kā tu esi iztēlojies, kā viss ir un kā varbūt ir savādāk. Es neesmu baigi jūtīgs ēdienu izvēlē, un kā tas notiek, man neparauj. Šī bija zemīte, kur bieži mēs iegājām kafejnīcā un visi kopā nospriedām, ka tas smārds gaisā un kopējā atmosfēra atrodam kaut ko bišķi labāk. Frāze, ka purkšķītis nav tās, par ko izliekās Āfrikā. Tā ir frāze, kas diezgan labi parāda to, kā tur ir ēšana. Ka agrāk vai vēlāk, bet būs problēma ar vēderu. Bišķi baili ir ēst kaut ko. Ganas iepazīšanas pasākumam tuvojoties beigām, es tiešām biju jau mieru pamēģināt to fufu un apsēdāmies pēdējā iespējā to izdarīt, un tur mums pasaka, ka sestdienās fufu nav. Tad varbūt tā arī bija jānotiek. Iespējams, ka mums tiešām nevajadzēja viņu pagaršot. Atzīstamies, jā, sakāva mūsu Āfrika. Ļoti kontrastaina zemīte. Nestoties uz pārāk lielo izmēru, ļoti dažāda valsts ziemeļos un okeāna pusē. Tur jau nav pārāk liels tas attālums, bet ļoti dažādi cilvēki, ļoti dažāda daba, viss nomainās. Tas ir tās valsts spēks.
klimatiski varbūt grūti panesams cilvēkiem, kuriem vispār ar vasaru ir tā un tā. Nu, tā ir tāda ritīga vasara. Bet tā, lai es teiktu, ka tagad es ņemšu sievu un bērnus un braukšu uz Ganu, tā nav gan. Nekad arī nebūs. Es pirmkārt neesmu karstuma panesīgs, tas man droši vien traucēja daudz, bet vispār valsts Gana, viņa ir gana draudzīga, gana šmucīga, un gana karsta, un gana skaista. Nu, skaista tāpēc, ka savādāka, tāpēc, ka tā ir Āfrika. Un kas bija ļoti forši Ganā, ka nav neviena dabas objekta, kas būtu wow. Nevienā brīdī nav wow. Bet tad, kad es izbraucu visu, redzēju to valsti. Valsts pati ir wow. Nu, tev nevajag vienu ūdenskritumu, tev vajag vienkārši redzēt to Āfriku, un tā Āfrika tur ir. Un dažādi, gana dažādi, lai tu dabūtu gan to savannīgo, gan to džunglīti, gan to okeānu. Tev vajag daudzas iespējas. Es domāju, ja tu nonāc vienā tūkstnešu valstī, tad tomēr tas ir savādāk. Nu, kad viens un tas pats, un tūkstnesis. Tad gan ir tādā ziņā forši, nu tūkstneši nav, bet viss pārējais, tad īsti Āfrika. Tagad vispār šī bija 10. jubilejas ekspedīcija. Saliekot visu kopā, varētu radīt vienu ļoti interesantu valsti pasaulē. Es nezinu, kur tāda varētu atrasties, bet kaut kur ir vidēji silts, tad saliec kopā viss no tā, kas ir redzēts. Nu, tur kaut kas no Krievijas, kaut kas no Indijas, kaut kas no Mjanmas, Gāniņu bišķi paņemam klāt. Vēl, tad cilvēki brauc uz to Ikas zemi. Un tur tu nekad nezini, ko tu tur piedzīvos. Iedomājies tāda zeme? Nē, viss jau tās zemes ir tādas, ka tu nekad nezini, ko tu piedzīvos, bet šī varētu būt tāda pasaku zeme, jā, būtu interesanti. Viena tāda, ka tu pat īsti nezini, kur viņi atrodas. Tev ar privāto lidmašīnu ved uz turiem, līdz ar to, protams, ļoti dārgs pasākums. Parastais mirstīgais netiek. Bet tie, kas tiek, tie stāsta, ka tas, es nezinu, kur es biju, bet tas ir kaut kas tāds. Saprāt? Tūkstošjūdžu ekspedīcijas ceļotājiem ir pienācis laiks atvadīties no pārsteidzošās un krāsainās Rietumāfrikas valsts Ganas. No skaistās un neskartās paradīzē līdzīgās Atlantijas okeāna pludmales un uzticamā dzīvespriecīgā gida Rašeda, kurš mums visiem parādīja šo neaizmirstamo un interesanto zemeslodes vietu. Mēs visi dzīvojam pārmaiņu laikā, kas ietekmē mūsu dzīvi. Ja mēs to pieņemsim, tad mūsu dvēseles plūdīs dzīves viļņu mierā.